Nu, mēs pieķersimies pašam galvenajam faktam, kas ir vissāpīgākais visiem medniekiem. Es domāju, ne tikai Latvijā, bet arī kaut citur. Tā ir bebra dīrāšana. Lai bebrus optimāli ātri varētu un viegli nodīrāt un arī precīzi, jo tas ir ūdens dzīvnieks. Ūdens dzīvnieki, kā zināms, ir mums bebri un ūdri no vairs medījiem, bet viņi jādīrā tīri ir, bez gaļas, bez taukiem, bez nekādām plēvēm. Sauszemes dzīvnieks, tagad janots, laps, cauna, ūdeles, sasks, mēs varam dīrāt ar visiem taukiem, jo viņi ļoti viegli ataukot. Tātad, liels paradoks Latvijā, kas valda, kad mums ir 40-50 kilogramīgi bebri, un tās ir, protams, liels paseks, jo arī pagājušajā gadā tika izsludināts konkurss, kurā bija virs 40 kilogramiem par bebru apsolīti 100 lati, bet zvanu bija daudz, bet tāpat neviens tādu bebru neatvedis. Lai pārliecinātos, cik liels mums tas dzīvnieks ir, mēs vienkārši viņu varam uz elektroniskiem svariem nosvērt. Ja? Tad ņemam bebru, aizkabinām viņam aiz zobiem priekšējiem, augšējiem. Un nosveram. Pievilk klāt. Svars. 22,9 kg. Tas ir liels bebrs. No, principā, 19-20 kg. Sākās liels bebrs, vai ne? Tas ir bebra tēviņš. Tagad ir pavasars. Un arī var ļoti viegli māca pateikt pēc astes. Aste viņiem mātēm parasti platāka, vai ne? Arī, protams, ka viņu ķidā ārā var to pateikt, un arī pēc pupiem, jo mātēm jau pavasarī vienmēr ir pupi redzami, vai ne? Un tas ir kā no vienas puses nav humāni, bet tur tai vietās, ko viņi pludina nost mejus un lauksaimniecības zemes, viņi, protams, jāķer ārā. Nu, lai to paradoksu mēs tagad novērstu, mēs parādīsim, kā var bebru nodīrāt drausmīgi ātrā tempā. Tas ir, liela bebruša, tā te virs 20 kg mēs dīrējam 20 minūtēs, vidēji 15, mazo 10 minūtēs. Pirmkārt, jābūt šitādam te rīkam, kādreiz to sauc par liek iekšā malku un zāģēju, tagad divrots, vai ne? Tātad mēs viņu uztaisam, lai liels bebrs mums ir, gandrīz jostas līmenī te, lai mums nav jāliecās pie viņa, nav jāatļās uz augšu, jo mēs viņu gādīsim sāniski un dīrāsim. Katram cilvēkam šitas rīks jātaisa savādāk pēc augstuma, vai ne? Attiecībā kāds viņš augumā ir. Un, lai to paradoksu arī mēs precizētu, mēs paņemsim chronometru. Chronometrs ir uz nulēm, un ar to arī sāksim. Ir, jā? Aiziet tad. Jābūt divu veidu našiem, un vieniem mēs atgriežam priekšējās kājas. Lora. Tas mēs dosim suniešiem tūlītās. Lora! Un vienu kāju otro mēs arī vilksim pārte. Neri! Suniešus pabarosim. Tiem arī būs svētki. Aizmurējām kājām mēs apgriežam vienkārši riņķī. Apgriežam vienkārši riņķī, jo mēs viņus mauksim nost. Tā tas ir. Ja gadījumā viņš ir netiesas zvērs un dubļains, protams, tad sanāk tā. Un asti mēs griežam nost. Asti griežam nost. Tad nožēl. Asti mēs nogriežam nost. Asti arī sot it kā tik liela delikatesi, mēs te viņus suņus barojam ar delikatesiem, bet tas tā. Tā, to mēs esam izdarījuši. To mēs liekam nost. Tad mēs griežam te gar tūpu līdz augšoklim pār taisnu līniju, jo arī pēc veciem standartiem viņi tiek dīrāti. Protams, jāatcerās viens, ka našiem jābūt ļoti asiem. Ir bijis tāds paradoks, ka vienos kursos es stāstīju par bebru ķeršanu, bet viens taksidermists tur rādīja, kā bebrus dīrāt. Viņš to darīja, protams, ar skalpeli, tas tāds kurjos. Jo skalpeli viens normāls mednieks jau nestrādā, to dara tādi mākslinieki vairāk. Un tad mēs esam pagriežuši un mēs sākam no šejienes. Nedrīkstam iegriezt tādā, vienkārši viss gaļa tauk. Mēs atstājam pie miesas, vai ne, un sākam dīrāt viņu. Staloši domā tāpēc, lai viņi tur to dzīvnieku iekšā. Un, protams, arī jāatcerās vēl viens fakts, kad viņš ir jādīrā augsts. Ir situācijas, protams, kad jūs ieiet 2-3 km iekšā un tur
viņu nomediet vai uz gaidu vai kā, nu, protams, tad ir vieglāk viņu dīrāt uzreiz un nest ārā vienkārši ādu un ja tur gadījumā ļoti liels galvaskaus, tad galvaskaus, to mēs jums tur parādīsim un viss. Un tad dīrāšanas tehnikā ir 2 varianti. Vai nu mēs dīrājam no aizmugurs uz priekšu, vai arī otrādāk, vai ne? Tas ir atkarībā kā pašam labāk patīk un kā tas viss notiekās. Jāstās ir, kur ir vecs sakoduma vietas, tās ir bišķi jāuzmanās, jo ja viņas ir kārtīgi sadzīvušas, tad viss kārtībā, kādreiz viņas ir ļoti jūtīgas, tās vietas tur ir pieaudzis klāt vai kā, un priekšējais kājas mēs paraujam un vienkārši nogriežam nost, šādā veidā, bet atstājam viņas nepāgriezt uz šejienu, jo, kad notiek ģēra, tad viņas tiek tur tāpat griezts, bet ja mēs viņas tagad pārgriezt, vienkārši viņš mums paliktu grūtāk dīrājams tas dzīvnieks. Un tas būtu liels mīnus, ja mums bišķi kaut pieiet kaut kādu plēju klāt, tad mēs viņu uzreiz arī automātiski tādu nostiepjot, uzreiz viņu arī attaukojam, nu, tā kā paņemam nost to, lai viņš mums nemaisītos. Ir sarežģīta vieta šeit pie skumbra, vai ne? Tā ir viena arī tur stingrāk bišķi jāpievērš uzmanība, tā ir visvieglāk visiem dzīvniekiem dīrājās vēders, un, protams, arī visvieglāk dīrājās jaunie bebrēni. Jaunie bebrēni dīrējas visvieglāk, pēc tam nāk vidējie, nu, un, protams, lielie sagādā vislielākās problēmas, jo ir tā, kad cilvēki tur pa stundu, pusotru vai pat 2 stundām dīrā vienu bebru, un tad, protams, tiek uzskatīts, ka tam bebram arī jābūt zelta vērtē, vai ne, un kad tik liels darbs ieguldīts, kad, nu, viņam jābūt ļoti vērtīgam, jo tas darba apjoms, kas viņā ieguldīts, ir ļoti liels. Bet patiesībā, zinot, kā to darīt, mēs izmaucam ārā, pakļās kājas, zināt, kā to darīt, jūs to no pusotras stundas, nu, pusstundā jau iekļausties ļoti ātri. Eku te ir sakostas vietas, nu, traumēts. Un tad mēs šitādas vietas uzreiz automātiski arī, nu, paņemam klāt, ja mums gadījumā asti bišķi sarežģītāk dīrās, bet tas tā. Te ir brūču vietas. Ir bijis liels kauslis, tāpēc jau pavecs tēviņš gados. Te jo bebrs ir lielāks, jo viņam āda ir stingrāk un ir kā, bet jebkurā gadījumā našiem jābūt ļoti asiem un vienkārši iegriezt it kā nebūtu pareizi. Tas būs atkal kļūda kārtējā. Protams, vajadzīgs visas galvas, liels kļūda vēl vienai daļai medniekiem, ka griež nostās galvas, un tas, protams, ir uzreiz kā lāda uzpircējiem skaitās tagad tāds defekts vai nekas, nu, galīgi neatbilst standartam. Kādreiz bija padomju laikos ļoti liela standarta, vai ne? Tā arī dotā momentā ir standartiem kaut kādiem jābūt. Un ir 2, tā kā es teicu, jums pirmie 2 dīrāšanas veidi, varam no priekšu uz aizmuguru dīrāt, vai no aizmugurs uz priekšu, vai ne? Mēs te varam palaist tādu vienu gabalu tā, vienu tā, un tad kāds pats izvēlās, kurš variants viņam patīk vieglāk, lai mēs redzētu, ka tie muskuļu audi visi paliek klāt, vai ne, un šitādā veidā mēs viņu te dīrājam. Un reku te mūs pienācis bišķi klāti, tos mēs arī automātiski uzreiz tagad attaukojam, nevis pēc tam nekad ūdens dzīvnieks netauko, viņas tauko uzreiz. Process gaidās, tu tauko. Nu, tagad mēs tiekam pie tās asti bišķi sarežģītāk padīrāt. To es jums pievērsu, vienai daļai liela problēma, bet ja mēs pieņem, piemēram, no priekš, tad mēs viņu laižam uz aizmuguri, un otrādāk mēs dīrājam atkal. Otrādāk, vai no aizmugurs uz priekšu, un tur mēs skatāmies vienkārši, lai nebūtu nekāda tauka, nekas nebūtu klāts, lai viss būtu tīrs, ja mums ir kaut ko bišķi klāt, tad mēs viņus pavēlkam šitā te un uzreiz automātiski, nu, attaukojam tagad, nevis pēc tam, ka viņš nodīrāts, jo ūdens dzīvnieks pēc tam attaukot, principā, drīz ir ļoti grūti, tāpēc mēs darām to tagad, lai tas būtu pirmkārt vieglāk un arī pareizāk. Mēs pat varam piegriezt te
nu, drošāk griežot pierēs kādu gaļas gabaliņu, lai viņš paliek pie ādas, un tad uzreiz automātiski pavilkt un viņu attaukot šitādā veidā, lai viņš vienkārši pliks. Nu, tad mēs paņemsim no aizmugures te, padzīrāsim bišķi, tālāk ieiesim un nodīrāsim aiziesim uz priekšu šit kā. Bet jāuzmanās, jo te jau iet tas līkums viņam vai ne, un tad mēs ejam no aizmugures uz priekšu. Šitādā veidā pavāk. Tā staloja šeit tā nozīme tā, redz, arī kamēr pienāk, tad mēs viņu paņemam uzreiz automātiski nost. Nozīme tā, ka mēs viņu varam, viņš tagad tādās spīlēs iespiests, un mēs varam viņu nospriegot un dīrāt. Tas mums dara, it kā rada tādu komfortu, darba komfortu, vai ne? Ja mēs viņu karinām kokā vai arī liekam pie zemes, viņš, protams, mums ir ļanganāks un divreiz grūtāk mums tas dīrāšanas procesi. Šajā gadījumā tur tā ir priekšrocība, jo tas ir ņemts no senajiem kanādiešiem, kā viņi dīrāja. Mēs kādreiz par to smējāmies. Šitā pusi gatava, mēs uzliekam ādu, metam viņu otrādi. Metam viņu otrādi un atkal sākam no sākuma. Tāpat vēdera pirmo vai ne, un ar uz vienu pusi ejot, uz otru pusi ejot, un te pie dziedzariem te bišķi akurātāk, mēs atgriežam nost, jo mums šitā pusi nav atgriezt. Atstājam viņus iekšā, arī parādīsim, kā tos izņemt, lai tas būtu vienkāršāk. Sākumā pirmais varbūt bišķi sarežģītāk, vienkārši jāpavāk tā ādiņa ir, bet pēc tam sakal viss tas pats. Nostiepjam viņu, dabūnam viņu nostiept, tā mēs varam sākt strādāt tāpat kā tajā pusē, vai ne? Vēders, kā es teicu, tas iet visvieglāk. Tad vajag skatīties, lai tur nebūtu viņam tauku un viss klāt, vai ne, un atkal tās. Nu, šitā mēs atkal paņemam tās kājas un paliecamies viņu, atkal, lai viņš mums būtu augstāk, lai mums nebūtu jāliecas pie viņa klāt tāds dzīvnieks. Tāpēc tas stalojušs augstums ir katram individuāli jāizvērtē. Tad mums būs tas savienojuma vieta jāuzmanās no tās. Un priecājās. Pavasaris atnācis ir. Tātad jāuzmanās nedaudz, kad mēs savienosimies tās, nu. Tur būs atdīrētā vieta. Tam sānim tur jābūt. Un vienkārši. Un tā kā jāpaliec apakaļ, viņš stingrāks ir palicis, vai ne? Tad mēs viņu parojam apakaļ, lai mēs viņu varam izvilkt ārā. Spīts, jācenšas nāzes spīts pa kauliem nedīrāt, jo tam mums tas nazīts nedaudz atgriezīsies un uzreiz tad darba kvalitāte sāks libot. Te mums arī bišķi gaļiņi piegājuši klāt, to mēs automātiski attaukojam uzreiz viņu, lai viņš nav. Mēs atlaižam tā, ejam uz aizmuguri. Šajā vietā jācenšas tā, lai, uzmanīgāk vienkārši jādara, lai neiegries, jo sanāk tad, kad ir klāt un vairs nav klāt, iespējams tā jādā vienkārši, ja tā neakurāt to darīt, ir iespēja iegriezt. Tad mēs viņu pavalkam, izvelkam ārā, kā mēs pakaļējās. Tā gaļa tauk klāt, tos mēs paņemam nost uzreiz automātiski, viņi piegājuši. Te bišķi. Un tās pataukojam automātiski. Protams, ādas visvieglāk ir viss salīt. Sasalīt, jo kaltē tad ir jākaltē ļoti precīzi. Liela problēma, ka pieliek tur tik lielā siltumā, un tā viņas vienkārši automātiski pārkalst tādu un
ģērējot, tur neko prātīgi nevar izģērēt viņas. Tādi, principā, brāķis. Tā mednieki brīnās, ka viņam kā viņš ieguldījis vēl lielāku darbu ir. Tur kaltējis un ņēmies. Un viss, un tādu neviens negrib neko lāgām maksāt. Tagad ir augsts laiks. Vieglākais variants ir viņu sasālīt. Nu redz, tā. Ir nodīrāts un uzspiežam laiku 13 minūtes 52. Es teicu 20 minūtes jums, tas jau priekš jums būtu ļoti liels rezultāts, jo mēs esam viņus nomedījuši kādus pāris tūkstošus. Tāpēc arī automātiski, ka to varētu būt, ka tas laiks uz katru bebru samazinās vien vairāk un vairāk, bet nu, to jau var, kad salīst uz kādu konjaku, tad var teikt, ka 15 minūtēs liela bebra nodīrās.